19. gadsimtā Ādažu novada Alderos bija alus darītava, kas ar savu produkciju spēja konkurēt visā toreizējā Baltijas guberņā, bet 20. gadsimta sākumā Alderi kļuva par plostnieku ciematu. Šeit cauri gāja ļoti nozīmīga inženiertehniskā būve, tas bija Gaujas Daugavas kanāls. Un viņš šķērsoja Alderus, jo Gauja, no Gaujas kanāls pie Remberģiem, kur devās iekšā un nonāca Baltezerā mazajā, tas bija šis posms, kur plosti tika pārsieti pirmo reizi. Un ja plosti tika pārsieti pirmo reizi, tad plostnieki šeit varēja atpūsties. Plostu pludināšana Alderos turpinājās līdz pat 70. gadu sākumam. Līdz mūsdienām saglabājusies arī plostnieku būda, kas sezonas laikā, kas ilga apmēram 2 mēnešus, kalpojusi kā dzīves vieta koku pludinātājiem. Plostu jau nebrauc uz plostu, stāvēja būda, un tas skaitījās astes plosts, kur dzina baļķus. Mēs ezerā iepludinājām apmēram uz kādu 160 000 kubikmetru. Un tad, piemēram, pa dienu tu asti nodzen 10 km, 20, un tad 2 maiņās strādāja, un vajadzēja jau kur palikt pa nakti. Un bija speciāli saimniece, kas uz vienu plostu vārīja ēdienu, zupu. Atzīmējot Eiropas kultūras mantojuma dienas, godināti visi 4 vēl šodien Alderos dzīvojošie plostnieki, bet Alderu parkā, kur koku pludinātāji zaļumballēs dančus griezuši un sievas nolūkojuši, atklāts informatīvais stends. Senais arots lielu pārsteigumu raisīja jauniešos. Par plostniekiem, par plostniekiem es tā vispār uzzināju tikai tagad, kad mums bija jābrauc, kā tādi ir bijuši. Ar ko viņi nodarbojās, es īsti vēl neesmu sapratis, bet es zinu, tas bija saistīts ar laivām, ar kaut kādu laivu braukšanu, ar kuģošanu, kaut ko tam līdzīgu. Tas ir viss, ko es zinu. Bet vajadzētu stāstīt tiem vecajiem vīriem, ko tad viņi īsti darīja? Es domāju, viņiem jāpadalās ar savu pieredzi, mums jāpastāst, kas tad tas ir. Cik es sapratu, tas bija saistīts ar ūdeni un ar baļķiem. Baļķi tika pludināti, bet vairāk, diemžēl, neko nemācējuši pastāstīt. Lai saglabātu senās tradīcijas un atjaunotu kultūru vēsturisko ainavu parkā, sanākušie ķērās pie parka sakopšanas. Un idejas, kas šeit varētu notikt, ir gan Valdorfa brīvās skolas audzēkņiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pašvaldībai. Faktiski tiek ļoti labi projekti un teritorijas tiek sakopts. Un arī, ja iedzīvotāji paši ar savu darbu viņi skopja visām ģimenēm, tad viņi vienmēr ir tīri un kārtībā. Tā ir cita vērtība nekā, kad atbrauc kaut kāda brigāde, nopļauj, aizbrauc, un tad veidojās tāda patērētāja sajūta. Un es domāju, tas ir ļoti labs veids, kā sakopt ādažus visā viņu plašumā, jo skaidrs, ka pašvaldībai, lai cik viņa būtu bagāta vai nabaga, viņai nepietiks līdzekļu visiem kaktiņiem. Un tieši veidot nevis kampaņu veida sestdienas talks, bet veidot šo kultūru, un arī vienoties par šīm teritorijām, kuras varētu būt tās publiski pievilcīgās, kuras ir ar parka vai futbola spēlēšanas potenciālu, mēs ieveidojam un ieliekam to savu darbu un dvēseli. Un es domāju, ka šī Jāņa pļaušana. Tas būtu kaut kas brīnišķīgs šeit uzcelt kādu atpūtas tādu turisti pa Gauju. Ar laivām un ar visu plostot un pēc tam tālāk uz Jūglu. Eiropas kultūras mantojuma diena pasākumi, kas ceļā uz mūsu valsts 100-gadi, aicināja īpašu uzmanību pievērst kultūra vēsturiskajai ainavai, kā Latvijas ilgtermiņa attīstībā nozīmīgai tēmai notika 56 vietās Latvijā.